Te mums ir kārtējais F11, 530 dīzelīts, Nikolais 57. Pēc ķēdes mērījuma veikšanas tika konstatēts, ka ķēde mums ir jāmaina. Tāda vaļīga viņa mums izskatās. Ķēde izskatās, ka oriģinālā varētu būt. Te man jau viss ir nojaukts. Iepūdes kolektoru nojaukt, ieraudzīt to, kad klapītes no kolektoriem ir izdalītotas. Te mums kaut kāds zabluškiņa. Labi, to dosim mazgāt. Visu šito iedosim samazgāt. Lāstu vāku arī dosim mazgāt uz ultraskaņu. Kas mums te vēl ir? Vēl mums te ir iepūdes kanāli. Tos arī iztīrīsim ar čaumalām. Kā tā. Tad vēl mainīsim antifrīzu flančus. Tur viss ir nooksidējies sarkans, var redzēt, ka tur ir sulojas viss. Antifrīz mums te ir nepareizais ieliets. Bēbim nav paredzēts sarkanais antifrīz. To mēs arī nomainīsim. Te arī šis māsīs tek sulo. Tur viss tur sarkans. Tā kā tagad celsim augšā, ņemsim nost ātrumkārbu, ķēžu vāku un skatīsimies arī, protams, kādā stāvoklī mums šāvas, reļas sūknes, un viss, kas pienākas pie šitiem darbiņiem. Vēl arī ņemsim nost šito visu klavieru saucamo sadalēnus, tur mainīsim arī oringus apakšā. Tā kā darba apjoms mums te ir ļoti milzīgs. Tā, te mums ūdens sūknes ir sācis tecēt, vienkārši no stāvēšanas. Un lai jūtu eļu nost, te huīn, kas tāds, kaut kāds hermetiķis, te kaut kas te ir darināts. Vēl viena šaizīte te atradās šitām te priekšējām svirām lielās buks. Tās arī ir beigts. Tā pavisam labajā pusē bišķi labāk. Bet šitā kreisā tā ir jau pavisam beigta. Ūdens sūknis EGRs eļas filtra korpus, un tur vēl viens flancīts, viss man te ir noņemts.